bez tām tēmām, ko mēs šodien izskatījām, protams, jūs varētu interesēt arī analītikā. Tā ir lieta, bez kuras tagad nekur. Ja? Lēmumu pieņemšanai balstoties uz datiem, mēs visi gribam, lai analītika ir skaista, lai viņa ir viegli pieejama, lai viņi izgaismo mums anomālijas, lai viņa mums ļauj atrast atbildes uz jautājumiem, kāpēc šie dati ir tur dzeltenie, sarkanie un tā tālāk, lai sistēma principā no vairākiem datu avotiem ņemtu šo tēmu. Un ar ko es gribu noslēgt, varbūt neskatīsimies detalizēt šo bildi, ko mēs rekomendējam varbūt darīt tālāk, piemēram, ar automatizācijas tēmu. Kura gala viņai pieiet? Mēs ļoti labu Tamro piemēru esam dzirdējuši šodien. Ja? Kā nonācat līdz tā idejai, ko darat, kā eksperimentējat, un droši vien jums tā apetīti jau šobrīd ir tāda, ka jūs vairs neviens apturēt nevarēs, un jūs diezgan ātri progresēsiet šajā virzienā. Bet jautājums, kā sākt tiem, kuri varbūt nav gluži vēl sākuši šajā ceļā iet, kura gala pieiet, kuram to atbildību nodot, kurš par to varētu mums parūpēties. Viens no veidiem ir, kas varbūt ļauj to tramplīnu un to ātrumu uzņemt, ir izstrādāt organizāciju atbilstošu automatizācijas novērtējumu. Tātad, lai atnāktu, Emergent arī var šādu pakalpojumu sniegt, mēs varam atnākt un palīdzēt jums ar pareizām metodēm organizēt procesu tā, lai jūs atrastu visinteresantākos procesus, kurus tiešām vajadzētu automatizēt, lai jūs viņus identificētu un lai būtu jūs uzņēmumi arī vienisprāts ar jums, ka tas ir tas īstais process, ko vajag sākt automatizēt. Tātad metodika, mēs iztirzājam konkrētu procesu, identificējam viņu, noformalizējam viņu, uztaisam arī varbūt tādu kā ceļa karti, kādi būtu nākamie procesi. Un tad jūs saprotat, kādā veidā prioritizēt tas lietas, ja? Un kāds būtu tas ieguvums, ko jūs iegūsiet. Un tad jūs turpmāk, principā, patstāvīgi varat turpināt šo vingrinājumu izpildīt, lai aizvien vairāk un vairāk atklāt gadījumus, kur automatizācija pat ļoti labu efektu jums dod. Un iemācīties viņus prioritizēt, un iemācīties varbūt iesaistīt kolēģus tajā procesā. Un tad atbilstoši šai ceļa kārtai jūs virzaties, jūs realizējat pirmo lietu, pieņemot, ka jā, tas joprojām ir kaut kāds eksperiments, mēs visu laiku pārbaudām pret biznesu, pret klientu, kā viņi to vērtē, un redzot, kas strādā, kas nestrādā, mēs ejam uz nākamo, jau daudz zinošāki, un vadība pamana, ka pozitīvas pārmaiņas sāk notikt, ja, un visus sāk pārņemt tā pozitīva enerģija, kura ir vajadzīga, lai mēs virzītos tālāk. Un ļoti līdzīgi, ko rekomendējam darīt ar analītiku, ļoti līdzīgi ar analītiku. Arī mēs rekomendējam izstrādāt tieši jūsu organizāciju atbilstošu datu stratēģiju, kur savienojas biznesa mērķi un tehnoloģija, kur arī principā jūs gribat datus, bet jūs nezināt, no kura gala piekļūt. Un ja šo pirmo posmu tādu analīzi veikt, tad jūs identificējāt gan tos tiešām visforšākos mērķus, kurus sasniegt pirmajam kārtam, gan jūs identificējat, kas tur apakšā tam aizbergam, tad kaut kādas lietas, ko jūs varbūt pat nepamanāt vai neapzināties, ka jums tur kaut kāda starp sistēmas, kaut kādi data avoti, kaut kādi nestrukturēti dati, kaut kāds manuāls process pa vidu, kuru kāds dara, un neviens nezināja, ka šis cilvēks to tā dara. Ja? Un jūs atklājat ļoti interesantas lietas tajā stratēģijā, un arī jums parādās ceļa karte. Tātad kāds būtu pirmais solis, otrais un trešais, jūs nonākat līdz rezultātam, izvērtējat un ejat tālāk. Jūs iegūstat zināšanas, kā to darīt paši, jūs iemācāties to darīt. Jā, tā ka šīs divas stratēģijas, viņas ir nevis dokuments, kuru mēs noliekam un nelasam pēc tam, bet tas ir iemaņas. Jums parādās iemaņas, kā identificēt procesu, saprioritizēt, un saslēgt tā, lai jūs nonākat līdz tai normālai analītikai. Viņu var dažādi izpausties, kā vizuāli pārskati vai kā brīdinājumi cilvēkiem automatizēti. Vai pat kaut kādas darbības, ko sistēma uz jūsu kaut kāds rule-based engine, jūsu tā kā dzinulis, kas pēc jūsu noteikumiem pamana kaut kādas lietas un kaut ko dara tālāk. Ja? Tā ir tā analītika. Un rezultatīvus radītājs, protams, arī jāmāk mērīt. Pieņemsim, valsts pārvalde šobrīd tur drusku spriedze rodās tāpēc, ka arī budžetu drīz jāplano būs uz rezultatīviem radītājiem. Būs jāpasaka, piemēram, ko tad mēs īsti sasniegsim ar šo iniciatīvu. Nevis tikai kā pozīcija mums, bet ko mēs sasniegsim. Bez analītikas to nevar izdarīt. Ja? Tur sanāk subjektīvais, ja es pateikšu, mēs sasniegsim to, te uzreiz uzdos jautājumu,
kāpēc tu tā domā? Un tu vairs nevarēsi pamatot, tev nav skaitļi. Un, lai rezultatīvus radītājus varētu aprēķināt, tas arī biznesā darbojas. Return of investment, piemēram. Mums pa priekšu jāsarekina, kur mēs esam šobrīd. Tātad, cik daudz laika mums aizņem šis process, cik daudz klienti izmantojuši mūsu aplikāciju, kur viņi visvairāk laika pavada mūsu mājaslapā, kāpēc viņi atslēdzas tik bieži vai tur neizmanto, cik viņi atkārtot atgriežas ar to pašu jautājumu. Dažādi radītāji, kurus, ja mēs sākam mērīt, tad mēs vācam datus no mūsu klientiem, cik viņš ir apmierināts gala rezultātu, kā tu vērtē no 0 līdz 10 mūsu pakalpojumu. Ja? Tad mēs zinām, kur mēs esam, un tad mēs varam izvirzīt rezultatīvo radītāju. Šeit var darboties dažādi modeļi. Viens no tādiem modeļiem varētu būt, droši vien pazīstams ABC costing, kurš pārdala izmaksas, lai novestu viņu līdz mazākai vienībai un aprēķinātu pilnu pašizmaksu. Tāpat mēs varam rezultatīvo radītāju, kas var būt sociāls, ekonomisks, vēl kaut kāds, ne tikai naudas izteiksmē. Mums jānovada vai vides, vai vēl kaut kādu. Mums jāņem visi ietekmējuši faktori, jāapraksta algoritms, kā mēs aprēķinam līdz pašam zemākajam un zinām viņu kaut kādu, pašizmaksu, sastāvdaļas. Un pēc tā mēs izvirzam kaut kādu mērķi, paredzam finansējumu, paredzam laiku, lai pēc tam sasniegtu un uzlabotu šo radītāju, kaut kādu ietekmi uz vide, CO2 izmešu apjomu vai izmaksas tekošās uz procesu. Un tad mēs spējam pēc tam viņus izmērīt. Jā. Un tad mums jābūt prioritātēm un jābūt, protams, automatizētai platformai, kurā vāc datus, transformē viņus un parāda. Bija šādi, bija tur 13%, palika 7%, tātad skaits ieguvums.